Resursu centra Zelda raidieraksts Būs jau labi! Sveiki un labdien! Ar jums atkal kopā ir Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda pētnieks Harijs Kadiķis. Un mūsu raidieraksta Būs jau labi otrajā sērijā kopā ar medicīnas doktori, medicīnas vēsturnieci, Stradiņu Universitātes medicīnas vēstures institūta docētāju un Stradiņu Universitātes anatomijas muzeja vadītāju Ievu Lībieti pētīsim psihiatrijas vēsturi un jo īpaši pievērsīsimies starpkaru perioda Latvijai. Varbūt mēs varam sākotnēji ieskatīties dažādos stereotipos vai uzskatos, kas valdīja vēl arī 18. 19. gadsimtā, 20. gadsimtā, arī skatoties, pamatoties jūsu pētījumā, es lasīju, ka pret psihiatrisku saslimšanu senākos laikos raudzījās vai izturējās kā pret grēku, tad kā pret noziegumu un tad visbeidzot kā pret saslimšanu, kāds jau ir it kā normāli pieņemts mūsdienās. Jūs varat nedaudz... Noteikti kaut kādu vairāku psihiatrisku slimību vai stāvokļu gadījumā to noteikti varētu atrast šādas, ne pilnīgi tāds akmenī cirstas, bet tāds paralēls var vilkt. Tas, kas man bija minēts disertācijā, uz ko jūs tagad arī atsaucaties, to bija tā iztirzājis vienā savā rakstā psihiatrs Vladimirs Kuzņecovs, kurš arī ir tāds 19. gadsimta Latvijas psihiatrijas vēstures pētnieks, un viņš šo te piemēru tur sniedza ar suicīdu, jeb pašnāvību, ka tas bija tāds, notikums, kas sākotnēji tika sodīts pēc tādiem baznīcas, jeb klerikāliem principiem, ka tas ir tātad grēks. Tad nāca nākamais posms, kad tas tika uzskatīts par noziegumu, pašnāvību tā kā ar likumu bija aizliegts darīt. Un tad kaut kādā brīdī tās suicīds tiek medikalizēts un nokļūst jau nevairs gluži mācītāju vai policistu vai kaut kādu tiesnešu pāraudzībā, bet viņš nokļūst tajā medicīnas laukā un ar to nodarbojas psihiatrija. Un tas nav noteikti vienīgais piemērs, kur mēs varam šādas paralēlas izskatīt. Man liekas, arī labs piemērs, kas iet vēl tālāk, ir noteikti arī homoseksualitāte, kas arī iziet to pašu ceļu un vēl beigās tiek demedikalizēts, jo šobrīd, protams, tā nav vairs psihiatriska slimība un tā vairs neatrodas tātad mūsu slimības klasifikatoros, bet arī sākotnēji grēks. Vēlāk krimināls pārkāpums, arī padomju laikos krimināls pārkāpums kaut kādā mērā, mēs skatāmies padomju savienību. Un tad savukārt vienā brīdī tiek medikalizēts un kaut kādā brīdī arī tā medicīniskā diagnoze tiek likvidēta. Un attiecībā uz homoseksualitāti mēs skatāmies uz Amerikas psihiatra asociāciju, tā tiek izņemta no amerikāņu slimību statistikas manuāļa 1973. gadā. Tas, man liekas, ir interesants piemērs, jo kā viņi izņem no šīs, viņi tā kā pakļaujas, protams, tam sabiedrības spiedienam, jo ir šie te aktīvisti, kas saka, nē, mēs neesam slimi, ļaujiet mums dzīvot. Un Amerikas psihiatri to izsver par to, vai tā ir vai tā nav slimība ar balsojumu palīdzību. Viņi vienkārši visa Amerikas psihiatra asociācija nobalso. Tur, man liekas, ir ja nemaldos, bišķi mazāk par 6000, kas saka, ka tā nav slimība. Apmēram gandrīz 4000 saka, ka tā ir slimība, un tā ir tāda balsu vairākuma, tiek nolemts, ka homoseksuālisms tiek izņemts ārā no diagnostiskā tātad klasifikatora. Tā kā šeit arī ir tas pats ceļš, tikai vēl arī demedikalizācija beigās ir notikusi. Un droši vien vēl kaut kādas piemērs, mēs tā domājot, varam arī atrast vēl psihiatrijā. Ja mēs paraugāmies Latvijas kontekstā, tad cik ļoti tā laika Latvija, 19. 20. gadsimta sākums, 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums, cik ļoti gāja kopsolī ar tādu pasaules attīstību un šo psihiatrisko saslimšanu uztveri? Skaidrs, ka Latvija atradās tajā laikā Krievijas impērijas sastāvā. Bija vistiešākajā veidā pakļaut arī Krievijas impērijā izteiktiem likumiem.
Un tajā brīdī, kad Krievijas impērijā tika pieņemts vispārējās sabiedriskās aizgādības likums, kas paredzēja dibināt tātad šādas te iestādes garīgi slimo pacientu stacionēšanai, uzraudzībai un aprūpei, nu tad arī Latvijā šādas iestādes tika dibinātas. Un Latvijā tātad tā pirmā psihiatriskā slimnīca, kur arī nu pat nosvinēja savu cik tagad gada? 200 gadu jubileja, ja, laikam ir Aleksandra augstuma iestāde, ja, tātad 1824. Gads. Man ārkārtīgi likās interesanti iedzinoties šajā starpkara Latvijas tēmā, psihiatrijas tēmā, divas psihiatru nometnes, tā neirogēnā un psihogēnā, tā etioloģija. Varbūt jūs varat kaut kā pakomentēt, kā tas ir mūsdienās vispār? Ir atrasti kaut kādi, droši vien pierādījumi vairāk skaidrs, ka tas kaut kas organisks tie cēloņi, droši vien lielai daļai psihiatrisko saslimšanu, bet vai arī tās psihogēnās hipotēzes kaut kur ir kaut ko spējušas risināt, vai mūsdienās vairāk tam pieiet kaut kā kompleksi? Jā, par mūsdienām runājot, es neesmu praktizējoši psihiatri, protams, līdz ar to es arī nesakoju līdz tur absolūti jaunākajai literatūrai un tam līdzīgi. Bet, protams, tas, kas ir tāds vispār zināms un skan tajā publiskā telpā, ir jau tas kombinētais modelis, tas biopsihosociālais modelis, kas ietver tā kā multifaktoriāls šos te cēloņus, iemeslus, kāpēc cilvēkam rodas šīs te garīgās veselības problēmas. Bet tas, ko jūs minējāt par tiem 20. un 30. gadiem, tas tiešām ir tāds laiks, ka tāds caurmērā biopsihosociālais modelis, kā mūsdienās, viņš tāds nepastāv. Tur ārsti vienā brīdī ir diezgan spiest izvēlēties starp to, kā viņi redz un uztver garīgo tātad slimību, vai tā ir psihogēna, tātad bāzēta psihē, emocionālos pārdzīvojumos, traumās, stresā, un tādā veidā ir radusies, vai nu tā ir kaut kāda bioloģiska vienība, kas ir meklējama tīri konkrēti cilvēka smadzenēs, nervu sistēmā, traucētā tātad šāda veida, tādā tīri bioloģiskā darbībā. Un droši vien klausītāji no tās psihogēnās skolas puses noteikti tāds slavenākais vārds, ar ko tur uzreiz visiem tā kā asociēsies, ir Zigmunds Freids, ja, kas tātad ir šis te pārstāv to psihogēno garīgo slimību etioloģijas to modeli. Un tad savukārt tad tā otra fronte būtu tā neirogēnā. Un kāpēc tieši 20. gadsimta 20. gados šie jautājumi tā kā kļūst ļoti aktuāli un ārstiem tā kā ir jāizšķirās par vienu vai par otru pusi, ir, kā medicīnas vēsturnieki dažreiz skaidro, ka tas ir saistīts ar jaunas terapijas metodes atklāšanu un ieviešanu psihiatrijā, kas ir malārijas druģa terapija, ar kuru pēkšņi ir iespēja izārstēt gadu simtiem ilgstoši tādu psihiatrisko diagnozi, kuru sauc par progresīvo paralīzi. Un progresīvā paralīze ir vienkārši vēlīna, sifilisa, infekcijas komplikācija. Un šajos 20. gados tātad pēkšņi tie bioloģiski orientētie psihiatri, viņiem ir pierādījums par to, ka viņi ir atraduši iemeslu šai te psihiatriskai slimībai, un rodas tas milzīgais tā kā uzrāviens un cerība, ka paies vēl daži gadu desmiti, un noteikti arī visām pārējām slimībām tu to cēloni varēs atrast. Un tad, kad tu atrod to bioloģisko nosacītu cēloni, tad jau ir vieglāk strādāt, tu jau zini, pret ko tev ir jādarbojas. Līdz ar to tās divas skolas tā kā, diezgan tā kā krasi atdalās. Caurmērā jau tie akadēmiskajā vidē, tāpat arī Latvijā 20. gadsimta 20. 30. gadi, tā visa akadēmiskā vide tomēr ir tā bioloģiski orientētā, kas skatās uz iedzimtību, uz dažādiem tādiem bioloģiskiem faktoriem, tātad garīgo slimību norisēm. Bet es domāju, ka tā cīņa vai tā kā vēl aizvien jau arī mūsdienās notiek, kamēr nav atrasta konkrēta lieta un pierādījums, ja tā kā neapšaubāmi, tad tur vienmēr paliek vieta variantiem un versijām. Tajos 20. 30. gados, piemēram, šeit
psihiatru vidē nemaz cilvēki nebija īpaši pazīstami ar kaut kādiem psihoanalīzes terminiem un konceptiem. Man tā izskatījās, jo tad, kad es pētīju tā savu doktora darba ietvaros tos 20. 30. gadus, es praktiski vispār nenācu, es skatījos, protams, caurmērā izejot no akadēmiskās psihiatrijas, kas bija Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes psihiatrijas katedra, skatījos, ar ko viņi nodarbojas, skatījos, kāda ir pētījumi, tā kā virzieni un ārstēšanas metodas lielajās psihiatriskajās slimnīcās, kas Latvijā tajā laikā bija. Nebija, viņi diezgan neredzēja principā vispār nekādas norādes par to, ka praksē tiktu lietota psihoanalīze, pret psihoterapiju izturējās skeptiski, pret hipnozi. Tas viss šķita nezinātnisks, man liekas, tajā brīdī. Apmēram tā kā nepierādāms. Un man liekas, apmēram kaut kad jau 42. gadā Latvijas ārstu žurnālā, vai kur tur parādījās tā kā pirmais kaut kāds raksts tajā, viņš visu starpkara periodu iznāca, un tad parādās tas raksts par aizmirst pat kaut psihoanalītisku tēmu, un tur apakšā redakcija ir vienkārši palikusi tiešām tāda zemsvītras piezīme, ka redakcija tā kā atturas komentēt, jo nav pazīstama un plašāk sabiedrība nav pazīstama ar tiem psihoanalītiskajiem terminiem. Tā kā tiešām tas skats man no medicīnas puses ir tāds, ka psihoanalīze nav mediķu lieta, bet psihoanalīze kā tāda eksistē, ir tāds, bija filozofs Šuvājevs, viņam ir, man liekas, pat vismaz viena grāmata par dzīļu psiholoģiju, un otra arī vēl nesen iznāca, tagad jau viņam pēc nāves, kur viņš apraksta tā kā arī tos psihoanalīzes attīstības virziens Latvijā, bet tur ir pedagogi, psihologi un tam līdzīgi. Viņš ir salīdzinoši tā kā cita, respektīvi, tas nav mediķu lauciņš tajā laikā, teiksim tā. Labi. Vēl man šķiet ārkārtīgi divdomīga no mūsdienu skatījuma jau varbūt tematika šajā visā starpkara periodā, šita eigēnika un parasti vispār tādam vienkāršam cilvēkam kā man tas vispār saistas parasti ar kaut nacistisko režīmu, bet tajā laikā starpkara Latvijā darbojās šīs eigēnikas komisijas, un tas bija droši vien arī tāds mēģinājums atrast kaut kādus cēloņus, kaut kā viņus izskaust cilvēku slimībām un mēģināt turpināt, labo gēnu pārmantojamību. Kas tas īsti bija? Kā tas notika? Varbūt jūs varētu... Tā eigēnikas kustība, viņa jau bija radusies laikam jau 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Un tas mērķis bija ar kaut kādiem bioloģiskiem paņēmieniem uzlabot cilvēku rasi, teiksim tā. Un tai eigēnikai kopumā bija tādi divi darbības virzieni. Viens bija tā saucamā pozitīvā eigēnika, kad ar dažādu labumu vai atbalsta palīdzību mēģināja motivēt, vairoties, tur veselīgus, labvēlīgus iedzīvotājus. Nezinu, mēs Latvijā arī šodien runājam, ka neviens tur nevairojas, vai ne? Un tad mēģina visādus mehānismus izgudrot, kā palīdzēt, uzlabot demogrāfiju, kā motivēt cilvēkus tur vairoties un tam līdzīgi. Tas varbūt tā pozitīvā eigēnika. Un negatīvā eigēnika savukārt bija tā, kas centās no vairošanās kaut kādā veidā atturēt cilvēkus, kuri tika uzskatīti par mazvērtīgiem. Parasti tas bija attiecināms uz cilvēkiem ar dažādu veidu pārmantojamām slimībām, kuras varēja ar zināmu risku vai pāriet, piemēram, uz nākamajām paaudzēm. Tas eigēnikas tā kopējā vienkāršotā doma, respektīvi uzlabot cilvēku kvalitāti. Cik ilgi šī eigēnikas kustība vispār bija tāda popularitātes zenītā un kā viņa beidzās? Šķiet, ka tas milzīgs uzrāviens mums Latvijā noteikti bija tie 30. gadi. Mēs zinām arī to, protams, arī no Latvijas vēstures, ka tur ir tā kā Ulmaņa autoritārais režīms arī ienāk iekšā. Tur ir noteikti arī tautas skaitīšana un tiek secināts, ka latvieši atkal izmirst.
un rodas sajūta, ka ir noticis kaut kāda bioloģiska krīze. Jā. Mums ir jāstimulē tā latviešu vairošanās. Un tiek tas, ko jūs sākumā pieminējāt, tās eigēnikas komisijas, viņas jau nedarbojas visu to starpkaru periodu, viņas tiek nodibinātas tikai 1938. gadā un sāk darboties, jo tās viņu eksistenci paredz Latvijas ārstniecības likums, kurš tiek pieņemts 1937. gada nogalē un stājas spēkā 1938. gadā. Tas ir ilgstoši, tātad Latvija tajā visu starpkaru periodā nebija ārstniecības likumi. Viņi tur darbojās pēc vecajiem Krievijas impērijas likumiem, pielāgotiem kaut kādiem regulējumiem, bet tas likums tiek pieņemts tikai tajā 37. gadā, un tajā likumā ir iekļauts tātad punkts par to, ka pie veselības departamenta darbojas eigēnikas komisijas, kas lemj par abortu vai sterilizācijas atļauju piešķiršanu, respektīvi par šādiem tā jautājumiem. Un to viņas arī dara, bet un šādas te eigēnikas komisijas, vai arī, teiksim, Latvijā nav izdots specifisks sterilizācijas likums, kāda, piemēram, bija citās valstīs, es nezinu, kaut vai Igaunijā, Dānijā, Skandināvijā, protams, nacistiskajā Vācijā un tam līdzīgi. Tāds nepastāv, bet pastāv šis te regulējums ārstniecības likuma ietvaros. Protams, tā eigēnikas tās traģiskās beigas ir Otrais pasaules karš, un tā ir nacistiskā Vācija, kur tā eigēnika un negatīvā eigēnika sasniedz tādus ekstrēmus stāvokļus, kā tiešām, piemēram, garīgi slimo cilvēku iznīcināšana, tīri tādas rases uzlabošanas motīvu dēļ. Un skaidrs, ka pēc tam neviens vairs sevi pēc Otrā pasaules kara, ja par eigēniku tur sevi vismaz tādā veidā nepropagandē, un tā kļūst par tādu kā, neaizliegtu, respektīvi nezinātnisku bet tādas lietas kā sterilizācijas likumi nesaukt vairāk par eigēniku, viņi jau diezgan ilgi, man liekas, visilgāk viņi pastāv Skandināvijā, tur Zviedrijā, man liekas, vēl sterilizācija tiek vēl līdz 70. gadiem ieskaitot tā kā lietota. Jā. Tāda būtu kopējā atbilde, ka pēc Otrā pasaules kara tad eigēnika tā kā sevi jau pilnīgi diskreditē kā kaut kāda zinātne un prakse sabiedrības uzlabošanas nolūkos. Starpkaru Latvijā pastāv patiesībā diezgan daudz slimnīcu. Šeit Aleksandra augstumā, kas dibināta 824. gadā, tad Sarkankalna slimnīca, Strenči un Ģinteru mūža, Liepāja, Daugavpils. Visur faktiski ir iespēja ārstēt šos cilvēkus ar garīgu raksturu traucējumiem. Kā jūs varbūt iezīmētu, kāda bija vispār tolaik tā ārstēšana, tās metodes, kāds bija tas līmenis vispār slimnīcās? Ļoti interesanti tā padomāt par psihiatriju pirms faktiski 100 gadiem. Tie 20. un 30. gadi, es jau nedaudz pieminēju, runājot par tām psihogēnām un neirogēnām, tām slimību izcelsmes teorijām, un es pieminēju jau arī to malārijas druģu terapiju, kas deva tā kā iespēju izārstēt vienu no iepriekš uzskatītajām par psihiatriskajām slimībām, tātad diagnozi. Līdzīgi vēl šajos 20. un 30. gados ienāk psihiatrijā paralēli vēl jaunas metodes, kas sola izārstēt jau šizofrēniju, kas ir tā kā tobrīd lielākā daļa stacionāro esošo pacientu tiešām atrodas tur ar šizofrēnijas diagnozi, 60% vairāk. No tiem, ja mēs paņemam tādā šķērsgriezumā, tad tie ir tie, kas aizpilda un pārpilda īstenībā psihiatriskās slimnīcas. Un tad šajā laikā parādās vēl tātad arī bioloģiskas ārstēšanas metodes, kas sola uzlabot un pat izārstēt pilnībā šizofrēniju, un tās ir insulīna šoka terapija un kardiazola konvulsīvā terapija sākotnēji, tāda krampju terapija, kas pēc tam transformējas, zināmā mērā arī elektrokonvulsīvajā terapijā.
Ja mēs gribam salīdzināt to Latviju ar pasauli, tad tās metodes ienāk diezgan ātri. Nu, ja, piemēram, malārijas druģu terapiju Austrijas psihiatrs Julijs Vagners Joreks pirmo reizi apraksta 1917. gadā, tad Latvijā viņa pirmo reizi tiek lietota, manuprāt, 1923. gadā. Nu, tā aizkavēšanās, es viņu skaidroju ar kāru, mums ir brīvības cīņas, visa tā atjaunošanās, tāpēc tas laika posms ir tāds lielāks. Bet, piemēram, insulīna šoka terapiju, kuru pirmo reizi apraksta Manfreds Sakels 1933. gadā, viņa jau 34. gadā jau tiek praktizēta un ieviesta Rīgas pilsētas Sarkankalna slimnīcā. Tas pats arī ir konvulsīvo terapiju. Tā kā tālāk jau tajā, kad ir tā psihiatrijas mašinērija, ir tajā starpkara periodā iestrādājusies, tad tie Latvijas psihiatri, viņi tur roku uz pulsa visam, kas notiek bioloģiski orientēto psihiatru aprindās pasaulē. Viņi piedalās psihiatru kongresos, viņi brauc daudzos komandējumos, pārsvarā uz Vāciju, arī uz Austriju, arī uz Angliju, un viņi ved šīs zināšanas ļoti ātri atpakaļ un ievieš Latvijā medicīniskā tādā praksē. Līdz ar to es domāju, ka tobrīd tā Latvijas psihiatrija ir tikpat laba kā jebkurā citā droši vien Eiropas valstī. Nu, vismaz tādā klīniskā nozīmē. Droši vien tur zinātnē varbūt nepietiek liels tās kapacitātes, tur nav tur lieli psihiatrisko slimību pētīšanas centri un tam līdzīgi, bet tiem Latvijas pacientiem, es domāju, ir iespēja saņemt to pašu ārstēšanu teorētiski, kā vienmēr, tāpat kā mūsdienās teorētiski iespēja pastāv. Praksē tas ceļš varbūt bija sarežģītāks līdz nokļūšanai tajā slimnīcā vispār iekšā, jo, kā varbūt jūs jau redzēt, man bija arī tāds liels nodaļas arī rakstīts tieši par nesakārtotu to sociālo aprūpi un to vispār grūtībām iekļūt slimnīcā, bet tā tīri teorētiski bija pieejams visas tās pašas metodas, kas citur pasaulē, ārstēšanā. Gribu piebilst, varbūt, ko es, lai mēs vispār ieliktu kaut kādā kontekstā to posmu, par ko mēs runājam, kas runāja par šīm metodēm, kas tur tika ieviestas un radīja šo optimismu, tad es gribu atgādināt, ka nepastāvēja adekvāta, efektīva medikamentozā terapija tobrīd vispār. Tātad pirmie antipsihotiskie medikamenti, kā chlorpromazīns, jeb pēc tam plašāk pazīstams mūsu teritorijā kā aminazīns, viņš tiek ieviests un izgudrots tikai 50. gados. Jā. Tas paver to iespēju dot pacientam zāles un pacientam kaut kādā mērā paver iespēju ārstēties ambulatori, izrakstīties no slimnīcas. Tā kā līdz tam laikam šī efektīvā medikamentozā terapija nepastāv, līdz ar to tāpēc arī šīs metodes, kas no mūsdienas skatu punkta šķiet drastiskas un nepietiekami efektīvas un ar lieliem blakus efektiem, bet tajā laikā tas ir mēģinājums darīt vismaz kaut ko, lai tam cilvēkam nevajadzētu tur slimnīcā uzturēties 30 gadus, bet varbūt viņš varētu izrakstīties, ja viņš tiktu ātri un efektīvi ārstēts ar jaunākajām metodēm. Ja, piemēram, šī insulīna šoka terapija, viņa tiešām atviegloja simptomus sanāk. Cilvēkiem, kad ir šī šizofrēnija kaut kāds pāsinājums, tad uz kādu brīdi par šīs terapijas viņš kļuva mierīgāks? Tur ir vairāki bijuši publicēti pētījumi, tā skaitā arī Latvijā, kurā ārsti un pacienti, acīm redzot, vismaz to laiku piedzīvo šo terapijas metodu kā efektīvu. Pacientu simptomi mēdz izzust, palikt vieglāki, pacienti kļūst mierīgāki, daži pacienti tiek izrakstīti, atgriežas iepriekšējā darbā, bet vienkārši mēs šobrīd, skatoties tiem 20 un 30 gadu publikācijām, viņas vienkārši nespējam izvērtēt vispār nekādā veidā, jo viņi tādu no mūsdienas skatu punktu neatbilst nekādiem tur evidence-based, tur uz pierādījumiem balstītas medicīnas kaut kādiem un pētījumu īstenošanas tiem principiem, vienkārši neatbilst, nav iespējams izvērtēt. Tur jau parasti tiek arī publicēti pozitīvie gadījumi, tur netiek salīdzināts grupas, tur netiek iekļauts kontrols, respektīvi neizvērtējumi. Bet tas, ko izjūt paši ārsti, viņi izjūt šo metodu kā efektīvu, ka tas strādā un tādas tiešām
publikācijas arī ir. Un tā insulīna šoka terapija, viņa zināmā mērā, viņai ir tāds noriets pēc tam, kad tiek ieviesta šī medikamentozā terapija ar antipsihotiskiem līdzekļiem, bet Padomju Savienībā viņa kā papildus metode tiek praktizēta diezgan ilgi, noteikti līdz 80. gadiem vismaz. Ja? Varam nedaudz pieskarties tam, jūs jau pieminējāt, ka vienā brīdī slimnīcās bija daudz vairāk gultu nekā pacientu. Iepriekš pacientu skaits ārkārtīgi sāk augt. Un neviens Latvijā nesaprot, kā mēs šito vispār risinām. Un tur pat bija daudzi mīti, kāpēc tā, vai tās ir kara traumas sekas, vai tur seksuāli transmisīvo slimību sekas, no kurienes viņi rodas piepieši. Un kāds teica, tā ir trauma, tie ir pārdzīvojumi, tāpēc mums tagad bija brīvības cīņas, Pirmais pasaules karš, tagad mums ir pilnas slimnīcas. Bet īstenībā arī es lasīju, ka tas varēja būt tādēļ, ka bija daudz aktīvāka urbanizācija, cilvēks var pārvākties dzīvot pilsētā no visiem radiniekiem, droši vien arī ar radiniekiem, kad bija kādas saslimšanas, varbūt jūs varat drusku pastāstīt vairāk par. Tā situācija bija tāda, ka pēc Pirmā pasaules kara slimnīcas bija, teiksim tā, psihiatriskās slimnīcas Latvijā bija diezgan pustukšas, tāpēc, ka kara laikā jau kā vienmēr cieši vispirms visneaizsargātākās cilvēku grupas, kas ir visu laiku bijuši paļāvušās uz cita cilvēka aprūpi, un tāda bija arī garīgi slimie, un līdz ar to pārtrūka pārtikas piegādes, pārtrūka kaut kādi normālu sanitāro apstākļu uzturēšanas paņēmieni, gāja gar dažām slimnīcām arī tieši kara darbība, līdz ar to tas pacientu skaits Pirmā pasaules kara laikā tās psihiatriskās slimnīcās tiešām bija samazinājies lielā mērā bada un infekciju dēļ, un kā kurā slimnīcā, tajā pašā minētajā Aleksandra Augstuma slimnīcā, tur gandrīz, manuprāt, 1917. gads vai nebija, kad pat nomira 45% no pacientiem. Jūs iedomājaties, kas tā vispār, kas tur notiek vienkārši, ka ir šāda, ko vispār cilvēki pārējie dzīvi palikušie par to domā, briesmīgi. Un tas viss radīja to situāciju, ka Latvijā pēc Pirmā pasaules kara, kad tiek veikta tā stacionārā esošo slimnieku uzskaita, tas veselības departaments tur saskaita tikai nedaudz vairāk par 1000 pacientiem. Un tu tā likās, tas viss labi, slimnīcas mums ir lielas, pacienti mums ir maz, mēs pievērsīsimies citām tur problēmām, risināsim tur infekcijas un tam līdzīgi. Un tad jau tie pirmie pēckara gadi rāda, ka pēkšņi tie pacienti kļūst aizvien vairāk, un tās slimnīcas sāk pārpildīties, un slimnīcās vairs nav vietas. 1924. gadā ir jāatver jauna Daugavpils slimnīca, kas līdz tam vēl neeksistē, un Daugavpils slimnīca arī uzreiz piepildās. Un sākas tāds skrējiens, kurā slimnīcas aizvien vairāk paplašinās, veido aizvien vairāk gultu vietas, bet jo ātrāk viņas paplašinās, jo ātrāk tās gultu vietas tiek aizņemtas. Un, jūs jau tur pieminējat, ka tās teorijas tad bija dažādas. Tiešām viss apspriež, kas ir noticis, vai ir sākusies garīgo slimību epidēmija. Tur diezgan interesanti lasīt, tiešām, tur arī tas laiks, ka ties 20. gados spriež arī Saeimas deputāti, tas stenogrammas var atrast. Digitalizēts mums pieejams periodika LV, un tad tur var lasīt, ko tur katrs izsakās, kādas viņam tur versijas. Kā jūs jau pieminējāt, tur ir viena daļa, tas ir no alkoholisma, no žūpošanas, no seksuāli transmisīvām slimībām, saukti viņi toreiz bija par venēriķiem, ka tieso tie, kas pārpilda tātad psihiatriskās slimības. Arī, protams, tur pārcies tās kara šausmas, nabadzība, vienmēr cikot, tas ir viss veids, kādā tie politiķi skaidro, kāpēc tās garīgās slimības pēkšņi ir palikušas vairāk. Bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, ko raksta ārsti vai kā viņi to skaidro, viņi saka, nē, nepalika vairāk, ir tieši tikpat, cik bija pirms kara. Tas, kas ir mainīsies pati sabiedrība. Tas, kā agrāk tika šajā Krievijas impērijas laikā aprūpēti šie pacienti, vairāk tajā mājas kopienas aprūpē, vairāk tā kā sadzīvoja, ka tagad cilvēki mainoties, tātad valsts iekārtai, kā jūs arī pieminējāt, urbanizācija un tam līdzīgi, ka viņiem šie garīgi slimie tā kā sāk traucēt, viņi vairs nedzīvo tajās lielajās, saimēs, ģimenēs, kur var pieskatīt gan bērnus, gan vecos cilvēkus, gan garīgi slimos radinieks, ka no viņiem cenšas tā kā, nosacīti tā kā atbrīvoties, nododot viņus, profesionāļu aprūpē. Un tas ir viens punkts, kāpēc psihiatriskā slimnīca sāk pārpildīties.
Un otrs punkts ir tas, ka daļai no tiem pacientiem, kuriem nevajadzētu vairs atrasties psihiatriskā slimnīcā, vienkārši nav kur iet, un viņas neviens neizraksta. Par viņiem nepastāv tur patvērsmes, un līdz ar to tās slimnīcas, vismaz tajā sākotnēji, lielā mērā to funkcionē gan, ka viņām ir tā medicīniskā funkcija, gan tomēr arī tā patvērsmes un uzraudzības funkcija. Un arī atšķirīgi, kurā slimnīcā vairāk, kurā mazāk. Bet, principā, tas ir iemesls, kāpēc pacienti kļūst aizvien vairāk un rodas tā saucamie bezgultnieki, cilvēki, kuriem pat nav gultu vietas slimnīcās. Rīgas slimnīcās vienmēr ir milzīga problēma, tur pat 20, pat 30% vairāk cilvēki tiek uzņemti, nekā viņiem reāli pastāv, tā kā gultu vietas, kur viņas novietot. Tā kā, šis bija kaut kas tāds, kas notika Latvijā tajā starpkara periodā, tad milzīgi grūti izrunājams vārds institucionalizācija, respektīvi psihiatrija kļūst par tādu lielu institūciju, un tad visi, kuriem ir kaut kādas, ir pat vajadzība, nevajadzība atrasties psihiatriskā slimnīcā, bet tur diezgan daudz viņi tiek tā kā stacionēti un uzturēti. Un tajā pašā laikā tur noteikti pēc tam visādi tādi eksperimentāli mēģinājumi deinstitucionalizēt šos cilvēkus, atkal tur, tur pat interesanti dodot kaut kādās lauku saimniecībās tāds mierīgākus pacientus, kur tur var palīdzēt un tā, un pat man šeit pat maksā kaut kādu pabalstu cilvēkiem, kas paņem. Jā, man liekas, tā bija mēģināt ļoti foršu lietu droši vien, kā no šiem te mierīgajiem, hroniskajiem slimniekiem, kuriem nav nepieciešama aktīva ārstēšana, bet kas atrodas psihiatriskā slimnīcā, ka viņas vai tā kā sevišķi uz vasarām mēdza izdot aprūpē, vai pie radiniekiem, vai pie pilnīgi svešiem cilvēkiem, bet lauksaimniekiem, kuri viņus pieņēma pie sevis, tā kā ēdināšanā, uzraudzībā un nodarbināšanā, un viņiem šiem te cilvēkiem, kas izņēma no slimnīcām šos te pacientus, kā jūs minējat, tiešām tika piemaksāts tur 30, 40 lati mēnesī par katru, un tad tur arī bija tā atšķirība, pilsētnieki to negribēja, viņiem tas nebija izdevīgi, viņiem bija izdevīgāk, viņiem nevajag tos 40 latus, bet lai tikai nav jārūpējas par pacientu, savukārt laukos tā bija cita veida nauda, varēja uzņemt vairāk cilvēkus, bija arī palīdzīgas rokas saimniecībā. Jā, īpaši tas tika praktizēts, laikam, Daugavpils slimnīcā. Tagad, atceros, viņiem tur vislabāk gāja ar šo te izdošanu mājas aprūpē. Jā, tas bija viens no mēģinājumiem, kādā veidā tātad samazināt šo te slimnīcās esošo cilvēku skaitu. Tā, varbūt tojoties nobeigumam, mēs varam nedaudz parunāt, kuri tad bija starpkaru Latvijas redzamākie, spīdošākie psihiatri. Es zinu, ka viens no tiem bija Hermanis Budulis. Jā. Hermans Budulis bija droši vien tāda visredzamākā Latvijas psihiatrijas figūra, jo viņš bija pirmais Latvijas latviešu izcelsmes psihiatrijas profesors. Viņš bija studējis Tērvetes universitātē, un tad viņš kļuva par Latvijas universitātes psihiatrijas katedras vadītāju 1920. gadā, un arī vadīja viņu līdz pat, man tagad, pilnīgi noteikti līdz Otrajam pasaules karam, man liekas, ka viņš skaitījās vadītājs arī vēl, kāda tur jau vēl arī tajos līdz pat 44. kad viņš emigrēja. Jā, respektīvi tātad caur profesora Hermana Budula apmācību izgāja visi Latvijā studējošie studenti un visi tie, kas vēlāk vēlējās specializēties psihiatrijā. Tā kā tā viņa doma un ideja ietekme noteikti uz to visu Latvijas psihiatru paudzi, to nevar par maz novērtēt. Un bez tā, ka viņš bija psihiatrijas profesors, viņš vadīja arī Rīgas pilsētas Sarkankalnes slimnīcu, kas bija tobrīd arī psihiatrijas katedras klīniskā bāze. Tas bija lielākā un tāda modernākā slimnīca Rīgā un droši vien arī Latvijā. Viņš vada tātad arī šo lielo psihiatrisko slimnīcu klīnisko bāzi, tātad nosaka arī kaut kādas tos terapiju virzienas. Un vēl jau vairāk viņš ir pirmais psihiatrijas mācību grāmatu autors latviešu valodā. Tā
ka, man liekas, es tagad baidos samelot, bet man liekas, ka tas ir 1924. Gads, kad iznāk vispārīgā psihiatrija, un 2 gadus vēlāk, 26. man liekas, iznāk, nu, tā kā jau aizmirst klīnskaps, nu, respektīvi, grāmatas otrā daļa. Latviešu valodā grāmatas netiek vairāk sarakstītas līdz, manuprāt, 1973. gadam, kad to izdara Imants Eglītis. Tā kā arī tādā ziņā terminoloģijas izveidē, jo tur jau visi vārdi, tā kā visi ārsti līdz starpkara periodu Latvijai, līdz Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes dibināšanai, viņi jau nemācās latviešu valodā. Viņi mācās vai nu krieviski, ja viņi studē Pēterburgā, Maskavā vai Kijevā, vai nu vāciski, ja viņas, nu tā kā, man liekas, arī Tērbatā Budula laikā, tad ir krievu valoda dominējošā. Respektīvi, tev visas tās zināšanas, kas tev ir, kuras tu esi iegūst vai nu krievu valodā vai vācu valodā, ir jāmēģina transformēt uz latviešu valodu un pārveidot latviešu valodas terminus. Un droši vien ir kaut kāds nozars, kur tas ir vienkāršāk, jo kāja ir kāja un roka ir roka, ja? Bet kas ir jūtas, kas ir iedomas, kas ir murgi, kas ir ilūzijas. Tādiem ļoti abstraktiem jēdzieniem, kur tev ir jāfigurē, tas man liekas arī ir tā. Un tad tur, nu, daļa no tiem vārdiem ir iegājušies un terminiem un psihiatrijas. Mūsdienu psihiatrijā tāda simptomu aprakstīšanai tiek lietoti Budula, veidotie termini vēlāk. Tur arī Eglītis viņus tur pielāgo, uzlabo un tam līdzīgi. Nu, daļa ir aizgājuši tur aizmirstībā. Bet nu, tādā ziņā, jā, to Budula tēlu Latvijas psihiatrijā noteikti nevar par maz novērtēt. Vēl viens ievērojams cilvēks bija Berners Kraulis. Jā, tas ir mans mīļākais tēls Latvijas psihiatrijas vēsturē. Viņš ir kaut kas, man liekas, ļoti kaut kāds tāds netipisku īpašību un interešu sakopojums vienā cilvēkam, jo, ja mēs paskatītos, teiksim, viņš bija ļoti labs zinātnieks. Viņš strādāja Latvijas Universitātes psihiatrijas katedrā, gandrīz jau no studiju laikiem. Viņš savas disertācijas un habilitācijas darbus visus rakstīja par iedzimtības jautājumiem. Es neatceros, tur viena bija, man liekas, viņš rakstīja par progresīvo deģenerāciju. Tas bija laikam kā studenta darbs, jā, pirmais, ko viņš sāk skatīties, jā, tur kaut kādu deģenerāciju un reģenerāciju kaut kādās dzimtās kā students. Man liekas, ka viens bija darbs par ciklofrēnijas iedzimšanu, un otrs, un tos savus darbus viņš bija iesācis un arī daļai aprobējis, man liekas, tajā Minhenē viņš bija praktizējies pie tāda Ernsta Rīdina, kas tā kā psihiatrijas vēsturē, protams, arī ir, nav labs vārds, un tur nacists un negēnists un tam līdzīgi. Bet, respektīvi, viņam bija milzīgas zināšanas par psihiatrisko slimību iedzimtību. Līdz ar to skatoties, viņš bija arī, viņš arī klīnikā strādāja, viņš arī modificēja insulīnu šoka terapijas metodas un tam līdzīgi. Tā kā viņš tāds plašs interešu loks, tā zinātniskā interese ir par iedzimtību. Un tad viņš beigās, protams, sakarā ar tām savām zināšanām par psihiatrisko slimību iedzimtību nokļūst arī to Eugenikas komisiju tā kā sastāvā. Viņš vada arī Tautas dzīvā spēka institūta Eugenikas nodaļu, kurām ir jānodarbojas tieši ar Eugenikas jautājumu pētīšanu Latvijā. Un viņam ir tā kā visas tās pazīmes, lai viņš kļūtu par tādu ļaunu naciju Eugeniku. Bet nē, viņš ir sociālists, lai pat neteiktu komunists. Tā kā, un viņam visu laiku ir tā attieksme par to, ka iedzimtība ir viena lieta, viņa eksistē, bet nekad nevajag to jaukt ar to, kas rodas sociālo apstākļu ietekmē, ka tur ir bērni, kurus audzina, asociāli vecāki, un kas dzīvo tur sliktā vidē, skaidrs, ka viņiem ir, kaut kāda vai nu attīstības aizkavēšanās vai kaut kāda mazāka intelekta tur kapacitāte, bet tas ir tāpēc, ka viņi atrodas tur, kur viņi ir, tu viņus izņem ārā, noliec citur, un tā nav iedzimtība, respektīvi. Un man liekas, tieši šo te viņa uzskatu dēļ,
tā Latvijas eigēnika, kas tika Latvijā praktizēta tajos 38. un 39. gadā, gāja tieši tādu ceļu, tādu brīvprātības ceļu un ļoti mērenu un limitētu ceļu tieši tāpēc, ka tam visam apakšā bija nevis kaut kāda ideoloģija un politika, kā ļoti bieži ar lozungi, bet ka tur bija šis te Werners Kraulis un patiesībā arī Hermans Budulis, kas bija ļoti saprātīgi un zinātniski orientēti cilvēki, kuri bija atbildīgi par tā sterilizācijas likuma pieņemšanu vai noraidīšanu, par to, kāds viņš izskatīsies. Un, jā, es domāju, tieši pateicoties viņiem, psihiatriem, šiem te diviem, tā eigenika bija tāda, kāda viņa bija. Jo, ja mēs paskatāmies citus ārstus arī tajā laikā, kas publiski izteicās bez īpašām zināšanām par to, kā kādas pazīmes, pārzīmes vai nepārzīmes, tur būtu bijis kaut kas pilnīgi varbūt cits, nevienu vārdā nenosaucot, bet to var tā kā pētīt un skatīties. Man ir varbūt tāds drusku personiskāks jautājums. Kāpēc jūs interesēja tieši šī tēma? Mani pirmkārt vispār interesēja psihiatrija kā tāda studiju laikos. Man vienkārši liekas ļoti interesanta medicīnas nozare, man ļoti patika mani psihiatrijas pasniedzēji, profesora Kupča. Tas viss vienkārši likās ļoti interesanti, bet es kaut kādu iemeslu dēļ tur neizvēlējos psihiatrijā specializēties un tam līdzīgi, bet tad, kad es nonācu jau tajā medicīnas vēstures laukā un kad man bija jāizdomā par ko man vajadzētu rakstīt savu disertāciju, tāds jau bija mērķis, un tā kā rakstīsim disertāciju, par ko rakstīsim, tad man tā kā nebija liels šaubas par to, ka tā noteikti ir psihiatrijas vēsture. Un es domāju, tas starpkara periods droši vien krita, tāpēc, ka tas bija kaut kādā ziņā, protams, vienkāršāks priekš manis, kā priekš tikko vēsturē darboties sākušas studentes, un skaidrs, tur ir materiāli latviski, tur viņi ir salīdzinoši vairāk pieejami nekā par 19. gadsimtu, un tajā pašā laikā, tur tā diezgan... Neatceros skaidri savu domu gaitu, bet atceros, ka man nebija nevienas citas idejas, par ko rakstīt savu disertāciju. Vēl viens jautājums, kas ir varbūt saistīts, nesaistīts, un pats pēdējais, mēs katram mūsu raidieraksta viesim, atsaucoties uz raidieraksta nosaukumu, būs jau labi pajautājumi. Kā jums šķiet, vai viss būs labi? Nē, man liekas, ka viss nebūs labi. Kā būs, tā būs. Labi, liels paldies, tā bija medicīnas doktora Ieva Lībieta, medicīnas vēsturniece, kā arī Harijs Kadiķis resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda pētnieks. Resursu centra Zelda raidieraksts būs jau labi.